8 gadi jūs ieradāties šeit no 2003. gada vasarā. 3. gadā un esat dzimusi nepavisam Latvijā. Nē, Sibīrijā. Jūs esat dzimusi Sibīrijā. Ko jūs sakat? Jūs kā Krievijas pilsoni šobrīd vēl aizvien 8 gadus, jūs esat ieprecējusies Latvijā, saprot? Jūs strādājat Paralimpiskajā komitejā arī ar bērniem invalīdiem, sūtat viņus uz olimpiādiem. Ko jūs sakat par šo situāciju? Kā? Daļēji cilvēks arī dzen no malas, bet droši vien jau vairs ne. Es esmu nedaudz neizpratne par šo situāciju, tāpēc, ka tik daudz, cik es iepazinu Latviju, tā ir ļoti bagāta, kulturāli bagāta valsts. Valsts, kur izcīnīja savu neatkarību. Valsts ar ļoti daudziem pasaules slaveniem cilvēkiem. Un es nesaprotu, kāpēc šī tik stiprai iekšēji valstī ir tāda zema pašapziņa. Nu, kāpēc ir šī iezga apkārt šo referendumu? Es saprastu, ka ir kaut kāda cilvēka grupa, kura grib lobēt savas idejas, kura grib to krievu valodu. Ok, ir tā cilvēka grupa. Vai viņi taisa referendumu? Vai viņi balso par? Neliecieties neziņas. Neiet. Neuzskatiet to par jautājumu. Un tas referendums vienkārši nenotiks. Nu, tas ir, protams, nokavēts jau sen. Kāpēc Latvija kā valsts piedod tam tik lielu nozīmi? Tam, ka daža cilvēku grupas grib kaut ko panākt. Nu, grib, mēģina. Nu, 200 000 gan arī parakstījās. Bet arī tas jūs prāt... Bet 2 miljoni. Bet 2 miljoni, vai ne? Ir tas, ko kaispīgais kungs aiz muguras teica, ka viņš parakstījies, jo grib dzirdēt argumentus. Tas ir ļoti atzīstami, bet šeit visā laikā, referenduma laikā, neviens, diemžēl, no Elksniņa kunga partijas puses un no Lindermaņa puses nav vispār nevienu saprātīgu argumentu pateicis. Un arī Elksniņa kungs to šokar ļoti spilgti pierāda. Man žēl jūs partijas, jo jūs visi partijas līderi un deputāti vienkārši maļās kaut kādos pilnīgos, atvainojos, idiotiskos, demagoģiskās klišejās. Jums vienkārši nav ko teikt. Jo jūs ļoti labi saprotiet, ka jums nav taisnības. Jūs taču vienkārši to saprotat. Jūs neesat idiotis, atvainojos. Bet jūs vienkārši maļat, kuļat kaut kādus mēslus. Un Lindermans arī nabaks rādīja uzstājās. Viņam nav ko teikt. Viņš vienkārši kuļ tukšas salmas. Un saprotiet, jūs vienkārši ievārījuši ziepes un mēģiniet kaut kādu, vismaz minimālu godu no tā tikt ārā. Nu, tas neizdosies nekādā veidā. Un pēdējā piebilda brīnišķīgiem jaunieklim, tiesību studentam, kurš teica par latviešu pašavainu. Tas ir tiešām akmens mūsu dārziņā. Mēs 20 gadus esam pilnīgi savu pašceļu ļāvuši sabradāt, tieši tā runājot ar visiem krieviem latviešu valodā. Un tā ir mūsu vislielākā kļūda. Ja mēs būtu 20 gadu atpakaļ sākuši visu runāt latviešu valodā, mums šobrīd vispār tā problēma neeksistētu. Un es esmu neskaitāms reizes uz ielām vietās bijis liecinieks, kur 2 slāvu izcelsmes cilvēki runā latviešu valodā, pienāk latviešu, viņš sāk runāt krievu valodā. Tā ir ikdiena. Tad tie nav izņēmumi. Tā ir ikdiena. Tā ir totāli ikdiena. Un tā ir milzīga problēma. Un plus vēl pēdējā lietiņa, ka arī viena lieta, ko es nekad neesmu sadzirdējis atbildi ne no viena no jūsu puses. Kas ir tas aizvainojums pēdiņās? Kas ir tas aizvainojums? Kas ir tas, pa ko jūs tagad iestājaties? Kas jūs ir aizvainojis? Kas ir aizvainojis krievu valodu? Jums nav skolu, jums nav preses, vai kādā pašvaldībā, ja pensionārs iet un paprasa kaut ko krievisku, vai viņam tiek atbildēts latviski pateikt valcies ārā, vai jums nav informatīvās krievu telpas, vai Latvijas televīzijas kanāli nerāda 30% krievu raidījums. Krievu valoda ir vienīgā netulkotā valoda mēdījos. Viss pārējās ir dublēts. Krievu valoda ir vienīgā valoda, kas nav dublēta valoda. Bet tā nav Eiropas Savienības valoda. Tā kā es atvainojos, kas ir tas aizvainojums, par ko jūs runājat? Jūs varētu varbūt atbildēt, Elksniņa kungs. Labi, Elksniņa kungs.